Apstājies, lai tev var nofiksēt. Pamāj publikai! Aplausi, aplausi! Nu, droši vien tagad tu vari pateikt, kā tev sauc un kas šis tev par īku. Šis ir man drauga kartings. Drauga kartings. Viņš tev uzticēja to mazāko kartingu versiju, to oriģinālo, ja? Jā. Tu zini, ka pie tā viss, ka mums kartingu vispār ir vainīgi amerikāņi? Laikam, jā. Viņi tomēr kaut ko labu ar mums ir izdarījuši, ne? Nu, tā es tā ritīgi izgāzis, kā latvieši saka, šito braucam. Vēl nav šodien pirmā diena. Tad tu vēlāk pamēģinās noteikti, jo tavs draugs saka, šitas esot stipri pa lēnu. Nu, lūk, šis ir arī kartings, visīstākais kartings, tāds kāds puslīdz standarta versijā tiek izmantots, kā jau teicu, pie tā, ka mums šitādi mazmobīlīši ir, tad gan viņi bija daudz vienkāršāk, vainīgi ir amerikāņu lidotāju mehāniķi, kur otrā pasaules kara laikā starp lidojumiem, kamēr viņiem nebija ko darīt, parāda, kā šitas braucamais iet. Un tūlīt būs arī kāds astoņnieks, man atbrauks līķi, es jūtos pagodināts. Tagad visos astoņnieki baigi zīmē, visu laikā vien dažādāks. Nu, bija labais, galvu nesarēģi, ne? Vēl ne. Aplausi, aplausi! Jā, jāsaka, pirmie kartingi bija daudz prastāki. Amerikāņu aviācijas mehāniķi viņus būvēja no veciem galdiem, krēsliem un moču motoriem, protams, un lidmašīnu bumbu ratiņu riteņiem. Nu, nekā citu par rokai viņiem nebija. Bet tagad lūk viens automobīls, kas tiešām ir pelnījis pasaules automobīļa titulu visīstākais Volkswagen. Volkswagen vabolīte. Jāsaka gan, ka godīgs pašā sākumā viņi nemaz tā nesauc. Tas bija visīstākais Volkswagen, ir tautas vāģis. Kas tad šodien mums ieradies ar tautas vāģi? Ervīns ir ieradies. Es tā saprotu, ka tev šodien ļoti atbildīgs uzdevums. Tu tā kā pārstāv šo mašīnu, ja? Kā tad? Nu, es tā dzirdēju par šo autiņu, kurām joprojām visi tā kā vajag, motors ir tur, kur parastām mašīnām bagažnieks un tā tālāk. Ja, ka šitas esot baigais ballīšu vāģis, meitenēm tik patīko. Ir, jā, izmantojam kā vecmaiņu ballīšu automašīnu. Jā, un jaunām meitām tā tad nekas nespīd. Nē, nu spīd pa vakariem. Pa meitenes atcerieties, pa vakariem, ja? Tātad, ka nav ballītes. Tā, kas tas tāds uz tās stūras ir? To tu zini, kas tas pat dzīvnieki ir? Vilks laikam, jā. Nē, Wolfsburga tomēr, Vilku pilsēta, kur šos autiņus ražoja. 38. gadā, tātad pirms otrā pasaules kara, kā Adolfs pateica, ka šitādas mašīnas jāražo, tā arī sāk ražot. Nu, tas varbūt bija tas vienīgais labais, ko viņš ir padarījis savā mūžā. Bet šitās mašīnas beidz ražot 2003. gadā Meksikā, un tur vēl tagad vienu otru varot tīri jaunu eksemplāru dabūt. Ko tu domā šovakar ar šo mašīnu? Pie sētas. Šovakar mašīna pie sētas un pats uz balli. Tā kā meitenes skatāmies šo ļoti iznesīgo kungu, perlamutru žaketē. Jā, jā, vienkārši ideāls auto. Ervīns ar Volkswagenu. Ļoti zīmīgi te burti tur aizmugurē DT, gandrīz tā kā traktoram. Nu, tagad bija crazy taksi, tagad crazy kart. Nu, šito es nezinu, vai viņš no vietas var tā normāli uzsākt vai nevar. Šim vajadzētu būt, cik nu es tā tur sapratu, Robertam Reinholdam. Tā, lai viņš tiek galā ar savu braucamrīku. Un šis arī baigs agregāts, tūlīt arī paskaidrošu, kāpēc. Sveicināts! Kā tev publikas priekšā ar savu pašbūvēto braucamo? Es domāju, ka ļoti labi būs. Es tā sapratu, ka šis tev tāds gandrīz vai mūža projekts, ja, ko tik tu tur neesi skrūvējis un būvējis, un beigās tik pie šitāda motora, no kā tas ir? Šis ir no Yamaha Bike motociklu, kas diezgan skrien un lido. Kaut kādiem 120 zirdziņiem jau tur vajadzētu būt. Nu, nepilni 114. 114 zirgspēki šitajos dažos bleķīšos aiz muguras. Nu, un tagad tev tas ātrums apmierina, es sapratu, ka tas pirmais kartings tev pa lēnu bija. Tas bija pa lēnu, bet šitas ir vairāk nekā gribējās. Nu, es domāju, ka tev nākamais ceļš tuvākais ir uz Latvijas čempionātu mazajiem bagījiem. Tur tieši ar šitādiem motoriem brauc. Tu vēl kaut ko esi uzskrūvējis? Ir uzskrūvēts arī viens rally golfs, ir Scorpio, pa pusē bagijas, piekab un viss kaut kas cits. Bagījām piekab, tas ļoti, bet kam ir vajadzīgi kartingam makšķeri? Es saprotu, ka zaķi makšķerēšanai, ja? Nu, tieši tā. Zaķi vakaros uzmanīties, kad viņš izbrauc ar savu motorizēto spinningu.
Tu esi ātrumu arī mēģinājis kaut kā nomērīt, cik ātri viņš iet? Šorīt 3 no rīta tikai spidometrs stāv, tā kā vēl jānokalibrē. Pažēlo jauno spidometru, ja? Nu labi, es domāju, ka šis aparāts kā vispār kā konstrukcija ir pelnījis aplausus un vētrainas ovācijas. Jo kaut ko tādu es arī vēl nebiju dzīvē redzējis. Man daudz ko ir gadījies tīri tehniskās lietās redzēt. Pagaid, es uzkāpšu uz trepītēm, es sapratu, ka te nebūs tik vienkārši kā pirmīt, ja? Skatāmies paraugu demonstrējums no Crazy Kart, tātad trakais kartings. Žēl, ka viņš aizmugurē vēl vienu vietu nav paredzējis. Kādam citam arī šito visu izbaudīt. Paskat.